Kādam kāds darbs arī jādara. Nevar visu laiku tikai runāt. Klau, kā viņu uzpildīt? Kā man stāstīt klientiem, kā viņu pilda pareizi? Standartā viņam nāk parastais nipels. Caur nipeli pildu augšā. Vēlams, protams, saglabāt aizsardziņas, lai smilts neveidojas un grūži, kas neiespiežas iekšā. Tas ir standarta risinājums. Šī gadījumā pēc klientu vēlmēm bija prasība, kad uzpildīt ar kārtridžu, tas nozīmē papildus gals. Pumpī tiek ieskrūvēts un klients kabīnē var turēt speciālo šprici. Speciālo šprici, kurā var ielikt iekšā kārtridžu un viegli iespiest, lai nav bezgalīgi jāpumpē. Tik smuki ciet, pat negribās vaļā taisīt. Nu, pateicam gan. Tā es var paskatīties. Viņam nav tā, viņi ir... Nē, viņi atskrūvē vaļā. Šito galu. Ieliek kārtridži iekšā, uzskrūvē šito virsū. Jā. Galu nost, šito galu vaļā. Ieliek klāt un viegli iespiež. Bet tas ir jājautā, viņš nebūs tā kā standartā. Nē, tas nav standarts. Standarts sākot ir vienmēr būs nipels. Vai šitāds gals, vai ja ir spaiņa uzpilda klientam ar kaut kādu hidraulisko savienojumu, tos visus var menedžēt, bet tad ir jāzina, ko ieskrūvēt. Tas nāk bet lielākā saimniecībā droši vien ir kaut kāda jau jaudīgāka risinājuma no spaiņa, jau ar kaut kādu jau pumpēšanas iekārtu, vai visu laiku kārtridžiem tomēr? Ir šitie varianti, kad prasa, bet bieži vien izmanto standarto uzpildes variantu, tāpēc, kad lielām kompānijām bieži vien ir servisa būs aprīkot ar ģeneratoru un kompresoru. Līdz ar to ir spaiņas, ar to piebrauc uzpildu. Caur mazo, tad laišu no, bet arī tikpat ātri. Jā. Ir klienti, kuri atkal pasūta citus galus, kurus mēs skrūvējam šī vietā. Šo mēs varam pārskrūvēt šeit, lai viņš arī paliek jebkurā gadījumā. Un skrūvējam iekšā hidraulisko galu, un tad mēs piedāvājam spaiņu uzpildi, un pat brīžam ņem klients ar visu spaiņu. Paņem spaiņu ar smēri, rezervē, lai ir, un prasa, lai spaiņu uzpildi tā, lai var uzpildīt pumpu. Tad mēs liekam speciālo spaiņu uzpildi un pretējos galus, jo mēs piedāvājam klientam ne to lēto risinājumu, protams. Tas ir ar tādu sīka niansi. Visur riņķi pie hidraulikas veikalos var nopirkt nosacīt lētāku spaiņu to smēras uzpildi. Atšķirība ir ļoti vienkārši. Tur, teiksim, vienam spiedienam gājienā ir 1,5 grams padeva. Mēs klientiem piedāvājam, kuri ir sākot no 25 līdz pat 45 grami vienā spiedienā. Tas reiz 40. Nu, jā. Un tas sanāk tā, ja 45 gramīgu to pistoli uzpildes spaiņu iekārtu paņem, mēs paši esam izrēķinājuši šo pumpi, lai uzpildītu 6 kg. Tas ir 170 pumpējieni. Normāls svarzāli viss kārtībā. Jā, normāls svarzāli, bet roku tu jūti. Un tagad stādies priekšā, ka tu paņem ar 1,5 gramu. Tas ir kaut kādi pie 6000 pumpējieni. Tur jau līdz puspumpim un roka jau ir nekāda. Ja? Un laiks arī, kas ir būtiski. Laika vienība, ka tev tur vai nu tu tur stundu pumpēs, vai tu 15 minūtes un jau ir pilns. Šitādā bundelī, cik tur rupi kārtridži iet iekšā? Ja kārtridžos rupi mēram? Kasta. 12 kārtridži. Jānolaiž līdz minimumam. Ja nolaiž līdz minimumam, ir 5,5 līdz 6 kg uzpildes intervāls. Tas ir kārtridžās apmēram 400 grami, 420 kā kurā, bet... Nav kāds izdomājis atskrūvēt no šejienes un... Tā ir tipiskā problēma, ar to mēs arī cīnamies. Jo sākam apdomāt pie tā, sevišķi garantijas laikā, ne tikai garantijas aktā minēt, kad augšējo vāku nevar skrūvēt vaļā. Mēs zinām nianses, pēc kā var pateikt, kad ir skrūvēts, bet ir doma arī tādu plīstošu uzlīmu uzlikt virsū, lai tiešām nav strīdi. Uzlīmē virsū, kad tas ir nav atvēršanai. Jo daudziem klientiem mēs sakam, tās skrūves augšā, tas ir tas, lai samontē to pumpi, nevis lai to vāku skrūvēt vaļā. Ir mums daudz klientu, kur brauca no 8 vai cik tas skrūvēm augšā, 3 skrūves tikai iekšā un ar rokām var atskrūvēt vāks vaļā. Man liekas, ja tu man stāsti, tur jāpērk spaiņa, vēl kaut kas šprices, gali, vēl kaut kas un atskrūvē vaļā. Cilvēkiem jau pacietība nav. Tikai, kad es viņiem saku, ja paņemsiet konkurentu produktu vai mūsu citu pumpi,
kur iekšā ir virzulis, tu tā nevarēsi iekrāmēt. Tev būs jāatrisina šis jautājums. Jā. Līdz ar to tā ir cilvēka izlaidība, ja? Un tā ir, es teiktu, tā bezatbildība. Jo, lai ar cik man dievojās klienti, operatori, ka mēs tīram spaiņus un tur netiks nekas iekšā, ir problēmas. Kā tu sāc vērt vaļā vāku, tā sākās problēmas. Putekļi, riņķi, manā acu priekšā, džeks kā atrauns spaiņam vāk vaļā, viss, kas uz spaiņu vāk, tas viss pa gaisu un arī pumpi iekšā. Es zinu, kur labi pildīt. Es domāju, Priežu mežā, tur, kur skujas bišķi tiek, uzreiz iekšā. Vakarā mums bija pumps uz remontu. Mēs vilkām skaidrs, ne skaidrs, bet skujas ārā no sistēmas. Tā pilda mežanieki. Jep. Tā pilda mežanieki, ka velkam ārā no sistēmas, un tad ir tā problēma pumps. Nepumpē, spiediena nav. Viņš jau nevar pumpēt, ja pilns iekšā ar skujām un skaidām. tā kā, teiksim, kā es daudziem saku, eļošanas sistēma ir jāpild. Tas ir tāpatās, kā tu nevar no grāva pasmelt dīzeļdegvielu ieliet bākā. Tāpatās ir tīri jākop iekšā, jo tīrāk un kvalitatīvāk smēri lietos, jo tas būs principā vienreizēja investīcija šī sistēma. Viss, tev tikai atliks smēri pirkt. Bet cilvēku tas slinkums un izdoma vai uzticība baigi teiksim, smēru menedžeriem, ja? Reizēm noved ne pie tā labākā scenārija. Bet tāpēc mēs esam. Mēs ko varam, to palīdzam, tāpēc mēs neliedzam nevienam konsultāciju. Mēs par to arī, ja tā nav bezgalīga pusdienas garumā, mēs arī neko neiekasējam. Tā kā, principā, mūsu klienti, kas ir, mums ir svarīgi, lai viņiem viss strādā, un ja kaut kas ir neskaidrs, lai viņi zvana pirmām kārtām. Nevis tad, kad ir kaut kas sabojāts. Tā kā... Redzi, man liekas arī, cilvēki parasti runā par produktu, cik